Jā, sveiki, labvakar. Man ir liels prieks būt šodien kopā ar jums un jāteic, esmu pirmo reizi jūsu Dieva namā. Tā, būs līdās arī prezentācija. Man ir liels prieks šeit būt un mēs ar Dāvidu, kad pirms sākuma mazliet parunājāmies, viņš pastāstīja par vēsturi, kā šeit ir radies un tas viens secinājums lielais ir, ka šeit patiesi ir cilvēki ar ticību, jo tikai caur ticību kaut kas tāds ir iespējams. Un es pats esmu no citas konfesijas, es esmu no luterāņu konfesijas, un reizēm šķiet, ka luterāņi, katoļi, baptisti, vēl droši citi virzieni, ka viņi nekādi nesadara kopā. Man šķiet tā nav, jo mūs visus vieno pirmkārt ticība, otrkārt svētais gars. Un ja tas ir, tad nav svarīgi, īstenībā pie kuras konfesijas, es tā personīgi domāju, ka nav svarīgi, pie kuras konfesijas mēs piedaram, bet vai mūsu dzīvē ir augļi. Un par to mēs arī šajā vakarā nedaudz parunāsim. Kā jums šķiet, kas ir veiksmīgs cilvēks? Ar mērķi? Laimīgs? Vēl kādas versijas? Dievbijīgs. Vai jūs varat nosaukt kādus jūsuprāt sabiedrībā zināmus veiksmīgus cilvēkus? Dāvids Gleška. Kāpēc es to jautājumu uzdodu? Jo nereti ir tā, ka skatoties no malas, šķiet, ka šis cilvēks gan ir veiksmīgs. Viņš ir sasniedzis kaut kādus augstumus, viņam ir daudz kas izdevies, bet patiesībā, ja mazliet iepazīst šo cilvēku tuvāk un ierauga to sētas pusi, tad tā nebūtu nav. Un būtu man iespēja parādīt uz ekrāna prezentāciju, tad jūs to redzētu arī tā vizuāli, bet, piemēram, kā jums šķiet, vai ja jūsu ierakstītu dziesmu noklausās miljonus reižu Spotifyā, tas ir kaut kas veiksmīgs. Piemēram, ar popkornu lietu, kuras esmu daļa no dalībniekiem, mūsu dziesmas ir noklausīts tikai 680 000. Tad liekas, ja mans mērķis bija miljons un sasniedz tikai 680 000, tā tad es esmu neveiksmīgs. Kaut gan patiesībā tā nav. Dāvids arī pieminēja stāstu par grāmatu. Kā jums šķiet, ja cilvēks uzraksta grāmatu, viņš ir veiksmīgs? Bet jautājums, kā jums šķiet, kāda ir veiksmīgas grāmatas tirāža Latvijā? Cik eksemplāri? 10 000, vēl kādas versijas? 300 000? Es jums atklāšu patiesību. Latvijā veiksmīgs metiens ir sākot no 1000 eksemplāriem. Un tad šķiet, ka tu esi uzrakstījis grāmatu, tev kaut kas ir izdevies, un tu esi it kā baigi kaut ko sasniedzis. Tanīpat laikā, īsti jau, tas nav nekas liels. Un kāpēc es to iesāku stāstīt, ka mēs bieži vien raugamies uz cilvēkiem, kuri mums šķiet, kaut kas, bet patiesībā, tur apakšā nekā īsti nav. Un tad ir TikToks un Instagrams, kur ir šie cilvēki, kas rāda savas skaistās un jaukās dzīves, bet aiz tā visa ir ļoti, ļoti liels tukšums. Tātad šobrīd, kāda ir mana izejas pozīcija dzīvē, es darbojos Geto Games, 2. sezonu kā tāds pilntiesīgs komandas loceklis, tas nozīmē, ka es 24 stundas diennaktī pavadu Getiņā, domājot par sadarbībām, par sponsoru piesaisti. Paralēli es darbojos reklāmas aģentūrā un paralēli man nāk vēl visādi darbiņi, kas saistīti ar tekstu rakstīšanu. Piemēram, šito filmē kaut kur vai nefilmē? Viņi pēc tam rādīs vai nerādīs?
Nu, šito varat izgriezt, es vienkārši jums pateikšu vienu piemēru. A few moments later. Tas ir viens no tādiem piemēriem, ka tu vari iziet no situācijas, kur tu it kā esi skrūvspīlēs. Un esot, piemēram, šādās te pozīcijās, man gana bieži dzīvē ir gadījies, ka tu vari būt nepamanāms, tu vari plūst pa dzīvi, un tad kaut kādā brīdī uz tevi uzspīd starmeši un parāda, Edgar, bet tagad tev ir konkrēti jāpasaka. Tā kā uz vienu pusi vai uz otru pusi. Un tas viens no konkrētiem piemēriem bija, es neatceros, kura gada štuka par bazaru Ghetto Games Battles, kur bija atkal rauns, kur mēs esam divatā, un uzdevums bija grēksūdze. Un pirms manis skaitīja Edavārdi, Eds nomauca kaut ko par mācītājiem, kas tur iziet, var sakot, diezgan liela tāda, sviesta. Un tad es tādā brīdī, kad stāvēju, es domāju, bet, skatās vairāk tūkstoši, un vai tad es pateikšu un apliecināšu savu to ticību, vai es neapliecināšu. Jo es neesmu kristietis no dzimšanas, es esmu pirms kādiem 12 gadiem pirmoreiz saticis Dievu, un mana dzīve vienmēr bijis tāda, ka no vienas puses es varbūt esmu par spurainu tādiem ļoti, ļoti klasiskiem kristiešiem, viņi varbūt nesaprot kaut kādā mērā mani, un savukārt tai otrai sabiedrības daļai, kas ir pilnīgi pasaulīga, es jau esmu tas bišķīt prāt izkūkojušais kristietis, fanāts un tā tālāk. Un tā kā es teicu, piemēram, šobrīd, ka šodien es nākušu prieku vēsti, pirmais komentārs bija, ja, es esmu dzirdējis, ka viņiem bišķīt vairāk nekā 10% jādod. Es saku, super. Tādas lietas notiek, vai ne? Un tad es stāvu tajās krustagunīs, un tādā brīdī es varu uzskaitīt 3 pa 16, bet es zinu, kas ir Jāņa 3:16. Jūs zinat, vai ne? Un tad bija vēl tur tās rīmes, un tādā vakarā loģiski žūri izvēlējās, kad es netieku tālāk, tāpēc, ka tā tematika, kurā es runāju, nebija saistoša, bet es absolūti nejūtos kā zaudētājs. Es jūtos kā uzvarētājs, tāpēc, ka es biju apliecinājis savu ticību. Labi, tātad es esmu parasts čalis no Carnikavas, 20 km no Rīgas, izaudzis ģimenē, man ir mamma, man ir tēts. Mēs neesam nekad bērnībā gājuši uz baznīcu. Mana pieredze ar baznīcu bija tāda, ka 1. vai 2. klasē atnāca ticības mācības skolotājs un pateica, ka mēs esam vēlni, tāpēc, ka mums bija krāsains mugursoms, un mēs braukājām ar mazajām mašīnītēm, un viņš tās izmet ārā no klases, un kopš tā brīža man bija tāda neliela trauma, kas ir vispār baznīca, un es ar to skatījos ar lielu līkumu. Tad man vidusskolā, kur es mācījos, paralēlā klasē mācījās Elizabete Vanaga, kas ir mūsu Lelba baznīcas arhibīskapa meita, un man likās eitu nost, kad es viņai kādreiz vakarā zvanīju, paprasīt, kas uzdots mājas darbā, un tur pacēla Jānis Vanags. Man šķita, ka es runāju ar Dievu. Lūk, bet es visu laiku gāju ar tādu lielu līkumu no baznīcas. Un tad pienāca laiks, kad es biju, ja nemaldos, kādi 24 gadus vecs, un, lai būtu maza atkāpe, es vienmēr biju sapņojis, ka es kļūšu par žurnālistu, es pabeidzu vidusskolu, es pārvācos uz Rīgu, es sāku strādāt, pirms vēl iestājos augstskolā, piepildīju visus savus sapņus, bet paralēli bija diezgan liela bohēma, jo man bija 2 vecāki, viņi bija stingri savā audzināšanā, un man daudz ko neatļāva, un tieši tāpēc tajā brīdī, kad es nokļuvu Rīgā, es teiktu, es ritīgi norāvos no ķēdes. Un 24 gadi bija tas mirklis, kad es biju pagaršojis visu. Es neesmu narkotikas 2 tikai es pamēģinājis. Tas nav nekas labs. Tāpēc, ka ar narkotikas tev iedod sajūtu, ka tu esi pats labākais, bet tajā brīdī, kad te iziet tas ārā efekts, tu tiec vienkārši sabrūc. Tāpēc noteikti jūs varat mēģināt, bet tas nav tā vērts. Alkohols, kas ir tusiņi, klubi un tāda dzīve, arī bija liela daļa no manas ikdienas, jo man patika būt jautram. Attiecību jautājums diezgan bieži mainījās meitenes, un tas ir tik briesmīgi. Tagad es vienkārši kā tēvs domāju, cik tas ir briesmīgi, ka tu aizēji vienreiz ar vienu meiteni pie vecākiem mājās, tā kā iepazīties pēc kaut kāda laika ar citu, un vēl pēc kaut kāda laika ar citu. Tas arī nav nekas labs. Bet tāpat laikā no vienas puses it kā viss ir slikti,
ar mani. Es esmu izdarījis absolūti sliktās izvēles, un noteikti daudzi kristieši varētu teikt, ka Edgar, kāds tu esi. Tāpat laikā dziļi sirdī īstenībā es gribēju to, ko jūs minējāt par to laimi, par to piepildījumu, jo es meklēju tās īstās attiecības, es meklēju to īsto cilvēku, bet kaut kā nesanāca. Un tad bija aptuveni 25 gadi, vai 24, kad mani uzaicināja aiziet uz alfa kursu. Es nezinu, vai jūs zināt, kas ir alfa kursa. Lūk, es uz alfa kursu aizgāju ne jau dēļ Dieva, es aizgāju uz alfa kursu dēļ meitenes, kur viena pazīstama meitene. Jā. Un es domāju, 3 mēnešus būt kopā ar viņu pasākumā, tas būs ritīgi super. Un mēs aizgājām. Un tad alfa kursā ir tā nedēļas nogale, kur runā par Svēto garu. Un tieši uz to nedēļas nogali es neaizbraucu pirmajā reizē. Un bija pagājis, ja nemaldos, jau kāds pusgads pēc tā alfa kursa, visi kā jauki un visi kā forši. Es eju bībeles studijās un mēs lasām bībeli. Bet es nebiju uzrunāts. Es nebiju personīgi saticis Dievu. Un vienā brīdī man pienāk arī Edgars klāt un saka, Edži, kā ir? Un es pilnīgā nopietnībā viņam saku, tanī brīdī, kad es pieņemšu, ka Jēzus ir mans glābējs, man tā kā matriksā tie zaļie cipariņi nokritīs, un es ieraudzīšu citu pasauli. Bet šobrīd es nevaru tev melot, es to nejūtu. Nav tas. Perfektā taimingā. Ir 2. alfa kurs, un man ir atkal uzaicinājums doties uz to nedēļas nogali, kur stāsta arī par Svēto garu. Un kā darbojas vēlns, tātad iepriekšējā vakarā es aizēju uz savu iecienīto bāru ar pilnīgi nevainīgu domu, kad es vienkārši patusēšos, laicīgi būšu 2 mājās, tad no rīta piecelšos un mēs brauksim uz, tas bija Amatciems. Tur mums ir nedēļas nogala. Dienas beigās ir tā, ka tajā vakarā nāk visu laiku sen nesatikti cilvēki. Un tu sev vienkārši tā ieknievi un saki, bet vārds, kā tas var būt, ka tik daudzi nesatikti cilvēki un viņi visi grib ar tevi iedzert. Un dienas beigās bija tā, kad es kaut kādos 5 no rīta pilnīgā vafelē aizēju mājās. Es saprotu, ir slikti, bet bija sarunāts, ka tur ir 2 kājas. Tās kājas pa labi ir tā meitene, kas man aizved uz alfu. Viņa bija šoferis paredzēts. Es viņai uzrakstīju, ka reku ir man tur kods, durvju un vispārējais. Es gribu aizbraukt uz to nedēļas nogali. Tiešām es gribu. Viņa saka, ok, beigās tur man kaut kā piemodina un viss notiek, un mēs aizbraucam uz to nedēļas nogali, un tur ir tā diena un viss kaut ko stāsta, bet nekas nenotiek. Nekas nenotiek. Un pienāk vakars, kad ir tas brīvais saruna laiks, un kaut kādā brīdī mēs sākam runāt par savas dzīves dažādām pieredzēm. Un tādā laikā man bija tā, ka es laiku pa laikam, numur 1 bija, ka nāca man miruši cilvēki, kas ir tā kā man zināmi sapņos. Es biju to pieredzējis, bet otrs ir tāda lieta, es nezinu, vai jums kādam tā ir bijis, ir miega paralīze. Jūs zināt, kas ir miega paralīze? Lūk, miega paralīze 5 gadu garumā bija mans tāds sabiedrotais. Es mēģināju viņu atkost caur budismu, caur isideoloģiju, kur bija Gustavs, caur vēl visādām zināšanām, un nekas nepalīdzēja. Un tie, kur to ir piedzīvojuši, viņi zina, ko tas nozīmē, ka tu it kā guli, tad pat laikā tu esi nomodā, un tev kaut kāda tumsas vara, kaut kāds tāds nezināms spēks, tā kā nāk virsū un tevi smacē. Un tas nozīmē, ka tu nevari izgulēties, tev ir ļoti liels diskomforts, un tāpēc es nereti gulēju, piemēram, istabā ar ieslēgtu gaismu, jo man bija tā, ka, ja es izslēdzu gaismu, tad šķiet, ka durvis varās ciet, un tajā brīdī, kad viņas aizvarās, tad tev tas viss sākas. Var sakot, ļoti, ļoti briesmīga pieredze, ar ko es esmu 5 gadus cīnījies, un es tajā vakarā par to izstāstu. Un tajā brīdī man saka, hei, vai tu negribi, lai par tevi aizlūdzu? Un tur bija 3 cilvēki, kas par mani lūdza. Viens bija Daniels, kurš ir mūsu draudzes priekšnieks. Viena bija meitene, kas lasīja lekciju. Man viņa likās tādi, kā saka, ritīgi legit kristieši, ka viņiem ir spēks. Un tad 3. bija tāds, viņu sauc par trauslo Tomu, tikai tāpēc, ka viņš bija 3 reizes lielāks nekā es un nenormāli kačājās. Un viņi visi 3... vienkārši lūdza par mani, un es aizvēru acis, un tas bija brīdis, kad es pirmo reizi patiešām piedzīvoju Dievu, un man tas izpaudās tā, ka
Man šķita, ka tāda gaismas, tā kā kosmos, ko jūs esat redzējuši, tagad tas lielais teleskops rāda tālus attēlus no galaktikas. Apmēram kaut kas tāds, un kas interesanti, tas darbojās ne tikai tā, ka Daniels un Līga lūdz, bet arī, ka Toms, kas man nešķiet varbūt gluži spēcīgs. Nu, lūk, tā bija. Un tad tas viss beidzās. Un es jūtos nenormāli, tā kā apjucis, jo es īsti nesaprotu, kas bija tas, ko es tur biju piedzīvojis. Un es izgāju ārā, un bija tā pati meitene ar tiem zābakiem. Es nesaku, klausies, vai es gribu aiziet uzpīpēt. Bija kaut kas nenormāli traks. Un mēs stāvam, un es tā kā pīpēju, un es paskatos uz sāniem, un es nelietoju narkotikas. Tas nav vispār stāsts par to. Es redzu, ka tur ir tāda tā kā ēna. Un viņa sāk tā vīties tā kā kaķis. Un es viņai saku, tu redzi to? Tā kā viņa saka, nē, es neko neredzu. Un tad brīdī tas radījums, lai kas tas būtu, viņš lec man virsū. Es saku, viss, es nodzēšu to cigareti, es saku, es iešu gulēt. Tas ir pat traku. Un kas bija ļoti interesanti, mēs tur ieradāmies dienas laikā, un visi džeki dzīvoja tādā namiņā, kur ir kādas 8 gultas. Un dienas gaismā man pateica, reku, tu vari gulēt šajā gultā. Un izrādījās, ka tā, kad ir vakars, tad ārā deg laterna, un tās laternas stars ir tikai uz manu gultu. Uz nevienu citu gultu nav. Un es apguļos tajā gultā, un ir tā, ka tev liekas, ka kāds vienkārši skaļi pasaka, guli mierīgi, es par tevi esmu nomodā, vai ka viss ir kārtībā. Un es aizmigu. Un kopš tās dienas es neesmu piedzīvojis miega paralīzi. Lūk, bet ejot tālāk, tas jau nekas, es nezinu, kā ir daudz cilvēku dzīvēs, bet manā personīgi dzīvē nebija tā, ka viss uzreiz izmainījās. Tā pirmā lielā, kā es to saprotu, Dievs teica tā, Edgar, tu esi 5 gadus cīnījies ar savu miega paralīzi, un tu ar viņu nevar tikt galā, man tas ir šādi izdarāms. Bet ar pārējām lietām tev būs jāpastrādā pašam. Un tas attiecās uz visu manu ballēšanos un uz visu pārējo. Nebija tā, ka tas beidzās uzreiz vienā mirklī. Tas bija diezgan ilgs laiks, tie bija ļoti daudzi grūti lēmumi. Un otro reizi mūžā es vairāk nekad to neesmu piedzīvojis, šo te gaismu, ko es teicu, ko es redzēju, kad es pirmoreiz sastapu Dievu, es viņu redzēju vēl vienreiz, tad, kad es jau kaut kādu brīdi pat biju pērminders, un man bija ļoti atkal neizdevušās attiecības, un es biju tik sašļuts, kad es aizbraucu arī projām no Rīgas. Es biju tik iztukšots, un es atkal biju sācis kaut kur tur iet iedzert un tā tālāk. Un to vienā brīdī mācītājs tā kā pamanīja, viņš prasīja, kas ar tevi notiek. Es izstāstīju stāstu, un kas bija labi, ka viņš man nepārmeta, ak, tu sliktais kristietis. Viņš teica, tad lūksim. Un tā bija mana tāda grēka nožēla par visu, ko es esmu darījis savā periodā. Un tā bija reize, kad es atkal tik spilgti piedzīvoju Dievu, un jāteic, ka arī kopš tās dienas ļoti, ļoti daudz kas ir mainījies. Tā kā grēksūdze ir viens no atslēgas momentiem. Bet šeit es jums gribēju parādīt, kad es nemuku no Dieva, ka Dievs viņš ļoti daudz rādīja tādas zīmes. Viņš saka, Edža, tas nekas, ka tu vēl pats nevari samainīties, bet es esmu liels un varens. Un te es jums minēšu piemēru, tas ir Sandis Ozoliņš, NHL hokejists, kurš ir nopelnījis lielu naudu, viņš ir turīgs, un es tajā brīdī strādāju reklāmas aģentūrā. Un man ir uzdevums uztaisīt Latvijas kampaņu Samsung televizoram. Ir iznācis jauns modelis, kas maksā aptuveni 3000, priekš tāda Sanda Ozoliņa 3000, tā nav liela nauda. Un Lietuvā bija viņiem kaut kāds superbasketbolists, un Igaunijā bija kaut kāds superslēpotājs, tur porziņa tipa. Un mans uzdevums ir dabūt tagad Sandi Ozoliņu. Un es aizēju darbā uz virtuvi, tur bija tāds garāks periods, un es vienkārši apsēžos, un es lūdzu Dievam, saku, Dievs, labākais, ko es varu dabūt tajā brīdī, ko es biju dabūjis Marianu Paharu, kas bija Latvijas futbola izlasē. Un, vai viņš bija treneris, es īsti neatceros, bet Marians Pahars arī ir tā kā zināms vārds. Tas bija cilvēcīgi, ko es biju izspiedis, bet viņš nebija līdz galam labi. Un es aizlūdzu, saku, Dievs, es varu dabūt to,
Ko var dabūt tu? Palīdzi. Ja tas ir tavs prāts, lai tā notiek. Es zvanu savam bijušajam darba devējam Armandam Pučem, kurš ir labās attiecībās ar Sandi. Un Sandis tajā brīdī spēlē Rīgas Dinamo. Un Armands saka, jā, forša ideja un tā tālāk, bet zini, Sandis ir tagad Krievijā, viņš ir kaut kur ļoti tālu prom. Es nezinu, kurā brīdī es viņam varētu uzzvanīt. Nu, varbūt, ja sanāks, nu tad sanāks, ja ne, tad ne. Un es tā arī beidzu to sarunu. Es domāju, nu redz, es tā kā pārbaudīju, ka, nu, ko es varu, ko Dievs var, un mierīgi sirdi var iet pie priekšnieka, teikt, kāds ir tas gala rezultāts. Paiet kaut kādas 3 minūtes, man zvana atpakaļ Armands Puča, kurš saka, klausies, baigi tā dīvaina, bet mēs beidzām sarunu, un man Sandis pats piezvanīja. Un es viņam pateicu to ideju par to televizoru, un viņš teica, ka, nu labi, jā. Un dienas beigās tas varbūt atkal skan tā merkantīli vai kā, bet es dabūju Marianu Paharu, bet Dievs dabūja superzvaigzni. Un viņam netika maksāta nauda par to, viņš vienkārši dabūja to 3000 eiro vērto televizoru, kas, nu tā. Nu lūk, un vēl viens, tas nav gan kristīgs stāsts, bet reizēm jums ir kādas bailes? Nav nevienam bailes. Man, piemēram, bailes no augstuma, ātruma un vestibulārais aparāts nestrādā. Bet 2015. gads bija ļoti smieklīgs. Es nekad nebiju slēpojis ar kalnu slēpēm. Un man bija bail no augstuma. Tad, kad es strādāju preses namā, es speciāli braucu uz augšējo stāvu, lai skatītos lejā, mēģinātu tās bailes pieredināt. Nesanāca. Tā man neizdevās. Nu, lūk, un tad es izdomāju, kā varētu pārvarēt bailes no ātruma. Ir jābrauc slēpot. Un vienīgais veids, kā es apgūstu slēpošanu, bija YouTube, paskatoties video, kā pareizi kantēt un tā. Aizbraucu uzreiz uz lieliem kalniem, loģiski, kad nokrita pirmajā brīdī, bet pēc tam es sāku atcerēties, ko es redzēju YouTube, un jau varēju diezgan labi pa vieglākajām trasītēm nobraukt lejā. Tā kā YouTube ir laba izziņas vieta. Ejam tālāk. Tas ir līdz šodienai laikam. Jā, 2015. gads bija tas gads, kad es biju galīgi sabrucis, aizbraucu dzīvot pie vecākiem. Un te ir mazs stāsts arī pie šī te momenta, kā Dievs darbojās. Viens bija Sandis Ozoliņš, bet aptuveni ap to laiku mums bija arī Ziemassvētku pasākums ar mūsu draudzes cilvēkiem. Un viens no tas pats Edgars, kas man bija uzdevis to jautājumu, vai es ticu vai neticu, viņš bija sagatavojis visiem dāvanas. Un viņa dāvana bija kanva ar kādu skaistu bildīti un Dieva vārdu. Un kā jums šķiet, cik daudz Bībeles panta ir Bībelē? Cik daudz panta? Nu, diezgan daudz, vai ne? Un viņš bija kaut kā 100. 100/1 tāda iespējamība, kas notika. Tātad viņš pat nezināja īstenībā to stāstu. Viņš bija uzdāvinājis man Dieva vārdu. Apmēram tas Dievvvārds bija tas, kad es zināju visas tavas dienas, pirms nebija nevienas. Tā raksturvieta, un viņš man to glezniņu uzdāvināja, pēc tam viss aizgāja mājās, un es tā apsēdos, un es aizdomājos. Tātad maniem vecākiem piedzima 1972. gadā pirmais bērns, Kaspars, un 2 gadus vēlāk viņš nomira, jo viņš bija slims, viņa aizveda uz slimnīcu, un tur bija kaut kāds caurvējš, viņš dabūja plaušu karsonu vai kaut ko tādu. Vienkārši tas bija tas laiks, kad medicīna nebija tik attīstīta, un viņš nomira. Un maniem vecākiem pateica, ka jums bērnu vairāk nebūs, jo nav tur iespējams. Un tātad tas bija 74. gads, 81. gadā piedzima man māsa, 86. gadā piedzima es. Es zināju visas tavas dienas, pirms nebija nevienas. Un mani tas tik personīgi uzrunāja. Tanī brīdī es izplūdu asarās, un es atkal sajūtu, jā, Dievs, tu runā uz mani, ka tu esi tas pats galvenais. Lūk, ejot tālāk, jā, bija pirmā solo dziesma. Geto Battles jau izstāstīja stāstu par liecību vienā vai otrā virzienā. Īstenībā 2016. gads bija arī tāds lūzuma gads, jo es gāju uz šo pasākumu ar lielu cerību, ka es uzvarēšu, ka es dabūšu 1000 eiro, tāpēc, ka tajā brīdī man bija kaut kāds 1500 eiro mīnus ātrijos kredītos. Arī to es jums neiesaku, jo tas ir diezgan tā bēdīgi. Dienas beigās, garais stāsts īsumā, es neuzvarēju batlu, es tiku līdz finālam ar pirmo piegājienu, bet man šķita jocīgi, ka būtu tā kā
jābrauc augumā Edavārdiem, kas ir man pazīstams cilvēks, bet tāpat laikā, kas ir interesanti, pagāja burtiski 2 dienas, man piezvanīja viena sieviete, kur saka, Klau, es tevi redzēju tajā freestyle battlā, tu tur biji tāds baigi labs, vai tu negribi atnākt pie mums uz radošu aģentūru? Mēs tieši meklējam copyright cilvēku. Un es aizgāju to aģentūru, beigās es nostrādāju tur 7 gadus. Geteņā no šī lūzuma es arī satiku savu sievu, un pēc tam apprecējos. Es nedabūju štuku, bet es dabūju kaut ko daudz vairāk. Atkal tas, kā darbojas Dievs. Lūk, jā, tur es sāku strādāt reklāmas aģentūrā. Tur ar to bildināšanu, ko es iepriekš minēju, kad bija ļoti daudzi tie attiecību varianti, kas tā kā negāja. Un tad, kad es iepazinos ar Sandu, tad tas bija, man šķiet, jūlijas, kad mēs aizgājām uz pirmo randiņu. Mēs sapratām, ka ir interesanti. Un pēc tam tas jūlijas, augusts, septembris. Jā, pagāja 3 mēneši, mēs nedzīvojām kopā. Un tā doma bija tāda, ka es domāju, ok, mums bāda, viņi arī ir kristieti. Bet viņi ir pilnīgi no citas konfesijas, viņi ir no Dieva mājām, kas ir Liepājā. Man šķiet, tomēr ir tie jautājumi, kā būs un kā nebūs, mums ir dažāda pieredze. Bet stāsts bija par to, es domāju, ok, aizbraucam kopā ceļojumā. Un tās nedēļas laikā, ja tu saproti, ka viss ir kārtībā, tad jāprecās, tur nav ko gaidīt. Ja lielās lietās sajies, tad sīkums pieslīpēsim. Un es biju jau nopircis arī nevis gradzenu, bet tādu, kā viņi sauc, ķēdīti, ir tās ar tādiem grabulīšiem. Es aizmirsu, kā viņi sauc, bet ir, var sakot, meitenēm tādas ir. Un es biju izdomājis, kad viņu tā kā bildināt, jo pēc tam pirmajām 3 dienām viss tā kā ir super, liekas, forši būs. Un mana doma bija, ka mēs aizbrauksim uz Eiropas tālāko galu, tad tā bija Portugāle, bija kaut kāds raks. Un mēs aizbraucam uz turienu, ir tik tāda migla, ka tur neko nevar redzēt. Es pat viņu tādā attālumā neredzu. Un nebūs iespējas bildināt. Un es saku, labi, tad braucam kaut kur tālāk. Un Sanda pat izvēlējās vietu. Es nokritu ceļos, Džeki. Man šķiet, ka puisis par vīrieti kļūst tajā brīdī, kad viņš bildina meiteni. Tāpēc, ka tas ir tāds ja tas ir arī patiesas solījums. Tas ir solījums, ko tu izdari uz mūžu. Un tajā brīdī, kad tu krīt uz tā ceļa, kaut kas galvā un sirdī un visur pamainās. Tā kā iedrošina to darīt. Jā, paralēli radās Brīvrunu projekts, kas ir pirmais vienīgais rapa improvizācijas teātris. Tad 2019. gadā ar kājām apgāja apkārt Montblanam, arī ar sievu, viens no tādiem skaistākajiem piedzīvojumiem. Un tad, ja mēs skatāmies šobrīd, atkal kā Dievs darbojas. 2020. gads, atcerieties Edgaru, kuram ir bijis ātro kredītu parāds, absolūti nesapratne, kā darboties ar finansēm. 2020. gadā mums burtiski, es teikšu, tā kā santīms santīmā sakrita tas kredīta apjoms pret to izvēlēto mājokli, un es to mājokli biju noskatījis sludinājumos, viņš maksāja virs 100 000. Es domāju, šitas būtu baigi labs, bet iekšē es domāju, ne augstāk pa 100. Tas mūsu kredīts, ko mēs ņemsim, un pēc kaut kādām 3 nedēļām viņam bija nolaists zemāk, un mēs satikāmies, bija kaut kāda mēnesi ilga ņemšanās ap to visu, bet to kredītu izdevās dabūt 1 dienu pirms Covid sākuma. Tā ir liela Dieva žēlastība, jo šodien mēs maksājam daudz mazāku summu nekā, ja pirms tāds mājoklis būtu jāīrē. Tā kā tas bija forši, man likās, Dievs, tu darbojies, un tieši tajā brīdī mums ir jābrauc projām uz Gruziju, kur ir tāds paradoks, bet arī tas Gruzijas laiks bija ārkārtīgi jauks, bija iespēja būt vidē un sarakstīt grāmatu. Tad atbraucot atpakaļ, tikko bija sācies karš Ukrainā, bija iespēja aizbraukt. Mūsu draudze jau no paša kara sākuma reāli brauc uz Čerkasiju, kas ir pilsēta, tur arī ir viena draudze, un mēs vedam mantas un pārtiku un visādi citādi mēģinam atbalstīt. Tas bija tāds ļoti, man atmiņā paliekoši iespējīgs brauciens uz Ukrainu, un vēl kas kā Gruzija palīdzēja. Tātad, es nezinu, tas ir vienkārši ļoti sāpīgs topiks daudziem pāriem, kuri nevar palikt stāvoklī. Tad mēs apprecējāmies ar sievu, gāja 1. gads, ir tā kā forši vienam ar otru, 2. ir forši, 3. jau tu sāc domāt, tā kā gribas to turpinājumu. Un tad tā turpinājuma kā nav. Un tad ir kaut kāds brīdis, kad attiecībās var ienākt krīze un var
būt vienkārši depresīva, varbūt tādas domas. Mēs bijām Gruzijā, un Gruzija ir pareizticīgā valsts, viņiem tur ļoti daudz mūki, tā situācija gan arī mainās. Diemžēl, bet var sakot, mēs tur braucam kaut kādā ekskursijas braucienā un saka, ka tur ir tāda vieta, Sketa, kas ir senākā pilsēta, tur ir augšā tāds klosteris, bet tad ir jāiet lejā, un tur ir viens baķuška, kuram ir kaut kāds svētais ūdens. Viņam ir nenormāli garš saraksts ar sievietēm, kur izdodas tikt pie bērniem. Jums, var sakot, ir jāņem tas ūdens, jāpielej ikdienā, kad jūs dzerat parasto ūdeni, tā kā korķīšu daudzums, jālūdz, un tad taps dots. Mēs aizbraucām, tā, godīgi sakot, pus pa jokam. Tas nav tā, ka mēs liekam visu ticību tagad kaut kādā mistiskā ūdenī vai kaut kādā mistiskā baķuškā, bet ir tik daudz visu kaut kas mēģināts, vitamīni dzerti, un tas ceļš ir pagājis. Tā kā, kāpēc ne? Un tur bija Sanda un vēl viena sieviete. Ticiet vai nē, mēs par to ūdeni laikam aizmirsām diezgan ātri. Es nezinu, viņš pat varbūt palika leduskapī, bet pēc diezgan īsa laika mums pieteicās Emīlija. Tā kā atkal, cik forši tās lietas notiek. Un tad, es kļuvu par tēvu, tad filma tika parādīta televīzijā, sāku strādāt Getiņā. Un to visu savilkot kopā, šo te garo stāstu, man ir tāda diagramma. Jūs redzat apakšā, kad ir ritīgi bēdīgi, tad pa vidu ir, kad normāli, tā kā mēs dzīvojam, un augšā ir, ka ritīgi forši. Ja mēs skatāmies, kā man dzīve gājusi, tad ir šitāda līkne. Tāpēc ir tie daudzie notikumi, lai parādītu, ka tiešām tā arī ir. Lūk. Un, ja mēs uzdodam vēl vienreiz to jautājumu, kas ir jāizdara vai jāsasniedz, lai tu citus uzskatītu par veiksmīgiem, mana vienkārša atbilde ir tāda, ka man šķiet, kad ir jāatsaucas Dieva aicinājumam, pilnīgi godīgi, lai kur viņš tevi vestu. Un kas ir svarīgi, ka ne tikai tam pirmajam aicinājumam, jo es kā jauns kristietis to visu rozā brīļu periodu izjūtu šķietami ļoti stipri Dieva klātbūtni, bet tanī pat laikā, kad tu nobriesti ticībā, tad tie krāšņie salūti mirkļi, vismaz manā dzīvē, viņi nav tik bieži. Viņi tāpat tās notiek, viņi nav tik bieži. Bet ir ļoti svarīgi atcerēties, ka arī tajos starposmos Dievs ir tepat. Lūk, un ko tad tas nozīmē praktiski? Praktiski tas nozīmē to, ka ja tu esi veiksmīgs, manuprāt, tas, ka tu esi produktīvs. Un ko es saprotu ar produktivitāti, ir tas, ka Bībelē ir daudz stāstīts par, ka darbi ir saistīti ar ticību. Un ja es jums, piemēram, pateiktu, kad es eju atkal piektdienā, nezinu, uz kaut kādu bāru, jūs teikt, Edže, tas ir nekristīgi, tas ir slikti. Bet tanī pat laikā man šķiet tā virstēma ir, ka mūs atpazīst pēc augļiem. Lai kādā vidē tu būtu, un ar to es nesaku, ka es attaisnoju kaut kādas sliktas rīcības, bet man šķiet, ka nevajag tiesāt cilvēku par to, ka viņš varbūt visas 6 vai 7 dienas nav baznīcā, pat ja viņš atnāk reiz 2 nedēļās uz dievkalpojumu, bet viņš tiešām nāk ticībā, ka viņš arī iespējams klusībā dara daudzas lietas, un jūs redzat, ka tam cilvēkam ir augļi, tas arī ir normāli. Jo es neesmu, kā es minēju, no tādas ģimenes, kura ir uzaugusi ar kristietību, un man joprojām ir daudzi kaut kādi jautājumi un izaicinājumi, ar kuriem es cīnos. Un tad biežāk es pārvaru tās cīņas kopā ar Dievu, bet ir gadījumi, kad arī es paklūpu. Un es no tā nekaunos, tā ir mana tā dzīve, un tā tas notiek. Bet svarīgākais ir augļi. Un to arī jūs varat nelikt, vienkārši, lai Džeka nedomā, ka es viņu zombēju, bet mēs brīvuma projektā esam 6 reāli. Viens Džeks iesvētījās, un otrs nāk arī iespējams uz jūsu draudzi. Var sakot, tas pilināšana gadu gaitā ir atmaksājusies. Klusā pilināšana. Lūk, un kas vairo produktivitāti? Ja mēs skatāmies, kas vairo manā izpratnē produktivitāti, numur 1 tas ir režīms, un tas ir svarīgi, ja īpaši, man liekas, jauniem cilvēkiem, ka tu celies konkrētā laikā, ka tu centies konkrētā laikā iet gulēt, ka tu sadali kaut kādas uzdevumus, ko tu izpildi, un tas vien tevi jau kustina uz priekšu, un tev nav jābūt kaut kādam super radošam, vai jāmeklē mūza, vai jāmeklē iedvesma kaut ko darīt, tas notiek tāpat vien. Numur 2. Ir sportiskas aktivitātes un kaut kādi hobiji. Mans hobijs ir skriet, piemēram, pēc mana vizuālā tēla. Jūs varat redzēt, ka es neesmu skrējis kādu pusgadu.
Un man tam ir attaisnojums, tāpēc, ka man meita ceļās 7, reizēm diezgan bieži ar raudāšanu, un gulēt viņa iet apmēram šobrīd, kad izdomā ap 10, arī ļoti bieži ar 40 minūšu raudāšanu. Man ir grūti saņemties, iziet vēl kaut kur pa vidu, izskriet. Bet tā nav atruna, tas ir tas, kas palīdz man personīgi sakārtot galvu. Kvalitatīvi iedvesmas avoti. Internets ir bagāts ar visu ko, un arī internetā var atrast foršas lietas, bet man šķiet svarīgi, jūs noteikti pārstāvat dažādas nozares, bet arī reizēm paņemt, nostīties varbūt kādu dokumentālu filmu, kas ir garāka pa 3 minūtēm vai 10 sekundēm. Vai palasīt kādu grāmatu tīri, lai saprastu, ka valoda ir bagātāka. Un to es jau saku arī sev. Tās ir, teiksim tā, iet dziļumā. Vēl kas ir ļoti svarīgi, ir, ko jūs minējāt arī kāds par veiksmīgu cilvēku, kad jūs gan izvirzat mērķus, gan arī tos sasniedzat. Tāpēc, ka var nemitīgi, tā man šķiet ir lielākā problēma ar startupiem, kad visi ir tādi startuperi un visiem tik sanāk un visiem tik iet, bet dienas beigās, kur ir, es nesaku visu, bet ļoti daudzu startupu tā pievienotā vērtība, viņas nav. Ir vienkārši iztērēta nauda, un tas, ka tu esi dabūjis klientu datubāzi, bet tu neesi pārdevis nevienu krēslu, tas ir rezultāts. Tāpēc mērķu izvirzīšana un arī mērķu sasniegšana. Jā, jēga kaut kāda, es nezinu, kāda katram ir jēga. Man, piemēram, šobrīd jēga, kāpēc es strādāju tik daudzos darbos, ir tāpēc, ka gribās samaksāt to dzīvokļa kredītu jau nevis 20 gados un maksāt daudzus procentus, bet to izdarīt īsākā termiņā. Un tas visticamāk arī varētu izdoties. Bet tā ir merkantīla lieta. Jums noteikti ir kādas citas vajadzības, pat tīri praktiskas un vienkāršas, bet jēga, kāpēc no rīta piecelies. Tad ir harmoniskas attiecības ar līdzcilvēkiem, tāpēc, ka noteikti darbs un izaicinājumi paņem no mums, viņi ēda mūsu smadzenes, es smējos, redziet, mani sirmi mati, nē, tie ir mani dzels nervi. Lūk, bet harmoniskas attiecības palīdz, tā ir tas tavs powerbanks, kur tu vari uzlādēties, un viennozīmīgi tās ir sarunas ar Dievu, arī par ļoti parastām un šķietām varbūt ikdienišķām lietām kā darbs. Ne tikai lielie dzīves jautājumi, bet arī lielie dzīves jautājumi, kā piemēram audzināt meitu, lai viņa izaug vismaz par kristieti, vai viņa lai satiek Dievu, un tad jau viņa savu ceļu tālāk dara. Man nav atbildes uz visiem šiem jautājumiem, un kas ir ļoti forši, ka bieži un visbiežāk tad, kad es esmu absolūti nespēcīgs un saguris un šķiet, ka nav iedvesmas, tad lūdzot Dievu pēkšņi rodas iedvesma piecelties 4 no rīta un uzrakstīt reklāmas tekstu par Halloweeniem, jo viņš ir jānodod tādā deadlineā, bet vakarā man nav bijis tam spēka. Dievs dod spēku. Un tad savēlkot to visu kopā, es gribēju teikt, iesākām ar dažādām konfesijām un visu pārējo, bet ticība, un tad brīdī, kad jums ir kārdinājumi, kad jūs mēģināt nospiest uz ceļiem, atcerieties, no kurienes jūs nākat un kam jūs piederat.